Aptieku uzņēmums Mēnes aptieka ir viens no lielākajiem aptieku tīkliem Latvijā. Mēnes aptiekas ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu atpazītas aptiekas tirzniecības centros vai poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. Šobrīd aptiekas mums pa visu Latviju ir apmēram 230. Mēnes aptiekas, brīnišķīgas aptiekas ar labiem speciālistiem, un kopā ir apmēram 900 speciālisti, kas tiek nodarbināti Mēnes aptiekās. Farmaceits ir viens no sabiedrībai visplašāk pieejamajiem veselības aprūpes speciālistiem, kuri strādā gan zāļu ražotnēs, gan lieltirgotavās, gan zinātniskās pētniecības iestādēs, gan aptiekās un slimnīcās. Fundamentālās zināšanas par zālēm, to izcelsmi, pētniecību, iedarbību, lietošanu un ražošanu ļauj šiem speciālistiem būt par tiltu starp pacientu un ārstu. Bet tajā pašā laikā tā farmaceita, tas aizberga apakša ir tās viņa zināšanas, ka kādā kombinācijā kas ir labāk. Reizēm arī farmaceitam ir jāsaka, ziniet, tas, ko es dzirdu, varbūt ir vērts doties pie ārsta. Arī tas ir tāds ļoti svētīgs padoms, vai ir kaut kādas lietas, kur farmaceits var novērtēt un sniegt palīdzību uz vietas. Ja? Tā kā arī farmaceitiem un ārstiem veidojās īpaša sadarbība, viens uz otru var paļauties, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mēnes aptieka lepojas ar saviem kvalificētajiem, atsaucīgajiem speciālistiem un sadarbojas ar dažādām mācību iestādēm, lai nodotu savu pieredzi jaunajiem vai topošajiem nozares speciālistiem. Mums ir šobrīd 3 sadarbības partneri, bet ceru ar rudeni būs jau 4 mācību iestādes, ar ko mēs sadarbojamies. Tāda farmaceitus mums gatavo Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas universitāte. Savukārt Rīgas 1. medicīnas koledža gatavo farmaceitu asistentus, un šobrīd rudenī mēs sadarbosies arī ar Rīgas Stradiņu universitātes Sarkanā koledžiem. Mēnes aptieka vasarā sadarbojas ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, piedāvājot tiem darba iespējas, un sadarbībā ar Rīgas 1. medicīnas koledžu Mēnes aptieka interesantiem piedāvā iegūt otru profesiju. Jau pirmais pusgads ir pagājis, kad mēs devām iespēju cilvēkiem iegūt otru profesiju, farmaceita asistents, un tas ir uzņēmuma finansēta mācību programma, bet tā ir kā otrā izglītība pārsvarā cilvēkiem, un arī tā kā ar stipendiju nodrošināts tas laiks, lai viņi varētu atļauties mācīties un studēt. Mēnes aptieka nodrošina studentiem ar stipendiju apmaksātas prakses vietas un laipni gaida darbā topošos studentus, kuriem piedāvā ērtus un fleksiblus darba laikus. Ļoti liela iespēja pielāgot to darba grafiku skolai, lai nebūtu tā, ka es nepaspēju kaut ko skolā izdarīt vai otrādi kaut kas darba lietām. Viss varēja sarunāt, viss varēja pielāgot, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi studentiem. Es iemācos skolā vienu lietu, tā ir teorētiskā bāze, bet to pielietot praksē, studentiem ir jāsāk strādāt tiešām, jānāk uz aptieku, un tas viss ir jāpielieto dzīvē. Un, ja tev pretī ir kolēģi profesionāļi tiešām savā jomā tik ļoti zinoši, viņi iedod ļoti lielu to bāzi pašam, ko pēc tam iemācīties un likt lietā dzīvē. Farmaceita zināšanas un padoms gan ārstiem, gan pacientiem atrisina daudz problēmu, jo farmaceits ir eksperts zāļu daudzveidībā. Viņš vienīgais zina visu par zālēm, līdz ar to studijas ir ilgas un grūtas, tomēr tās ir interesants un paver ļoti lielas iespējas. Man padevās gan ķīmijas skolas laikos, gan interesēja medicīna, tas vēlējos atrast kaut kādu tādu tā kā vidusceļu. Un farmācija tas ir īstenībā sakot tāds starpposms starp ārstniecību un starp ķīmiju. Un tad jā, zināju, ka tur nebūs viegli, bet gan medikamenti, gan medicīnu tas viss apvieno un sapratu, ka jā, es to vēlētos darīt. Un tālāk jau vispār man motivē pats šis darbs ar cilvēkiem. Šis ir darbs laiku atverts, tas laiku runā ar cilvēkiem, tu kontaktējies, laiku konsultē citus, sniedz konsultācijas. Gribās visu salikt kopā un tieši nevar izvēlēties, es teiktu, viņiem nebaidīties. Pamēģināt, es varu apgalvot, ka viņiem noteikti patiks. Un lai viņi ir varbūt droši par to, ka viņiem noteikti būs darbs, nebūs tā, ka viņi pēc tam domās, kur tieši iet strādāt, viņiem piedāvās vietu. Viņi būs ļoti apmierināti ar to, ko viņi dara, jo man ļoti patīk. Lai gan plašāk sabiedrībā sastopamies ar farmaceitu sievieti, tomēr vīriešu farmaceiti nozarē īpaši pieprasīti un nepieciešami. Ir klienti bijuši, kuri uzsver, ka viņam kaut kā gribētos, lai vīrietis pakonsultē.
Ir, protams, lietas, par kurām tikai sievietes varētu konsultēt, un ir lietas, par kurām vīrieši varētu konsultēt. Un būtu labi, ja, kā saka, vairāk vīriešu pievērstos farmāciju un varētu, kā saka, kombinēt. Farmācija tas ir pavērst ļoti daudz karjeras iespēju. Kā jau ne tas tikai nav kā mēs strādāt aptiekā. Ļoti daudz var ražotnē strādāt, var iet tālāk uz menedžmentu mēģināt, var uz medikamentu izplatītāju, uz produktu pārstāvi. Tur tiešām ļoti daudz variantu, kuriem var doties. Ik katram pēc studiju beigšanas ir karjeras izaugsmes iespējas mēnesis aptieku tīklā, kas tiek veicināts ar dažādām profesionālās attīstības kursiem, apmācībām, kā arī mēnesis aptieku saviem darbiniekiem nodrošina dažādas sociālās garantijas. Mums sākumā aptiekā ir farmaceita palīgi. Tie ir mūsu arī studējošie, kuri sāk, viņi apgūst palīgi darbus. Tālāk darbs jau ar kasi, un tas jau ir farmaceita asistenta darbs, konsultēšana tālāk arī, kas notiek, un beigās jau ir farmaceits, kurš var apkalpot klientu, kad viņam ir recepšu medikamenti nepieciešami. Un tālāk ir administratīvie amati. Tā kā iespējas ir, es teiktu, iekšējās mācības ir ļoti liels motivators, jo farmaceita profesija tā, kur jāmācās mūža garumā. Izvēlies studēt farmāciju un esi pārliecināts par savas nākotnes nodrošinājumu.